Labdien, koordinatori! Šeit būs neliela instrukcija par jaunajiem pienākumiem un iespējām datubāzē. Datubāzei ir jauna adrese dati.naktsgavilete.lv. Šo informāciju es jums nosūtīšu arī e-pastā. Vecā adrese arī pagaidām pāradresējās uz jauno datubāzes atrašanās vietu. Tātad, lai sāktu darbību, ir kā parasti jāreģistrējās, to jau jūs visi ziniet, kā tas jādara. Ierakstam savu e-pasta adresi un paroli. Spiežam pievienoties. Nokļūstam pie jūsu kolektīvu saraksta. Pirmais, kas ir jāizdara, ir vajag nomainīt vai ierakstīt jauno pašvaldību, kāda ir pēc reformas. To mēs varam izdarīt tā. Uzejam uz kolektīva, labajā pusē darbības, labot kolektīva informāciju. Šeit otrā sadaļa ir pašvaldība pēc ATR reformas. Tātad, ja iepriekš tas bija Skrīveru novads, tad pēc pašvaldības, pēc reformas, es saprotu, ka tas būs Aizkraukles novads. Es tā īsti labi visu nezinu, bet to jūs paši gan jau labāk zinat, un to varēsiet izdarīt. Šeit ievadīt izmaiņas un spiest saglabāt. Tas ir jāizdara koordinatoriem. Nākamais ir jāuzaicina kolektīvu vadītāju, lai viņi var papildināt savu visu informāciju par kolektīvu un ievadīt fotogrāfijas un video. To mēs atbilstoši daram šādi. Pie darbības un nosūtīt uzaicinājumu kolektīva vadītājam. Tad, kad šis uzaicinājums ir nosūtīts, viņam pienāks e-pastā links, kur viņš varēs reģistrēties un tālāk veikt visas darbības. Gadījumā, ja kolektīvu vadītājs ir arī koordinators, tad šīs visas funkcijas ir jādara viņam pašam. Un tad, attiecīgi, teiksim tā, nospiežam uz kolektīvu, un šeit atverās visa sadaļa par to, kas ir jāaizpilda. Bet sīkāk par šīs te formas aizpildīšanu es jums pastāstīšu nākamajā video.